ko, davai, mēģināsim pirmo tā prātīgi. Nē. $60 tramplīns kreisāk, 50, labais 5 mīnus. 150. Labais 4 tramplīnā, 20, kreisais 4 plus garš. Uz Ūtens rallija braucām ar domu ļoti labi nostartēt, jo pagājušajā gadā Ūtens rallijā sākās mūsu abu sadarbība. Varētu teikt, mans karjeras iesākums autorallijā un tikai labākās atmiņas, jo pagājušajā gadā rallija komanda ieguva abas pirmās divas godāgotās vietas N4 klasē. Jā, Ūtens sacensība man vienmēr ir patikusi, jo tur tajā reģionā reliefs ir ļoti interesants un tie ātrumposmi ir ļoti mainīgi. Ir šauri, ļoti ar daudz lecieniem, mežs atkal iznāk ārā uz plato, ātrs, ļoti tāds tā kā patīk. 30 kreisais 3 plus, 30 labais 4 mīnus. Tramplīns kreisais 5 mīnus negriezt. 40 tramplīns kreisais 6, 50 kreisais 3. Uz labo 3 mīnus garu. Tramplīns kreisais 5, 30 kreisais 4. 40. Pirms sacensībām izbraucām tādas nelielas treniņas tests un tomēr jutās, ka varbūt neesam pašā labākajā formā, jau kopš vasaras nebijām braukuši. Uzsākām pirmo ātrumposmu, varbūt pārāk piesardzīgi, ļoti bija pārsteigts, kad tik slikts rezultāts bija mums. Uz nākamajiem ātrumposmiem mēģinājām mazliet kāpināt tempu, kaut kur sanāca, kaut kur atkal sakļūdījāmies. Bija arī viens ātrumposms, kur mums startu bijām pierakstījuši mazliet ātrāk, un vienkārši sacensībā starts bija mazliet pārcelts 3 līkumus uz priekšu, līdz ar to sākām braukt pie stenogrammas, kur īsti nesapasēja, un tad faktiski kaut kādus pirmos kilometrus sanāca, kamēr atradām to vietu, sanāca pabraukt bez. Kreisais 5 uz labo 3 plus, 30 kreisais 3 plus, labais 5 tramplīnā beigās. Pagaid. Kur tu pareizo dopu lasi? Labais 50 kreisais 5 uz labo 4 plus. Kas šeit ir? Nav? 9. dopā varētu teikt, ka notikās tāds interesants gadījums pirmo reizi manā šturmaņa karjerā, kad pierakstos bijām pierakstījuši trasi mazliet ātrāk nekā viņi sākās. Un līdz ar to mazliet nojauka stenogramma un bija neliels nesaprašanās, kā rezultātā Māris nobrauc bez stenogrammas kādus pirmos 3 kilometrus. Un tajā brīdī jau arī tā cīņa par uzvaru attālinājās vēl vairāk. Un 12. jau bijām atraduši, varētu teikt, to īsto optimālo ritmu, kādā ap divi jūtamies ērti. Un jāsaka, ka pat 12. dopā beidzot varētu teikt, ka uzbraucām tādu tiešām īstu baudu un priekš sevis. Un arī nofinišējot viens otram teicām, ka šis bija tas, kā bija jābrauc visi sacensību. 50 kreisais 4 mīnus, uz labo 4 mīnus. 60 labais 5 mīnus. 200, finish. Šito labi. Pašām patīk. Beigu galā finišējām 7. vietā kopvērtējumā un 4. vietā Latvijas ieskaita N4 klasē, kas noteikti nevarētu teikt, ka īsti būtu tas rezultāts, kas mūs apmierinātu. Māris jau gan Ūtens ceļus, gan Sarmas ceļus varētu teikt, ka zina vienu līdz labi, jo Ūtens rallijs jau rentos gadus tiek braukts. Iespējams, ka būs vairāk sniega un sniega vaļņi, pret kuriem varētu atspiesties, kas radītu mazliet lielāku drošību un līdz ar to ātrumu varētu attīstīt lielāku. Pašam Sarmas rallijs ļoti patīk un ziemas rallija laikam ir tie, kas arī mums ekipāžai vairāk iet pie sirds. Liela daļa bija izbraukusi kaut kādas mini-rallijas principā šīs sacensības, un tas ir ļoti labs treniņš. Un, domāju, viņi bija ieskrējušies. Mēs ieskrējāmies uz pēdējo ātrumposmu šeit sanāca tā, bet Sarmā, es domāju, iesim jau ar
arī jau mēģināsim uzreiz attīstīt labu ātrumu, jau pirmo ātrumu posmu, un tā jau skatīsimies. Tā grūti prognozēt, bet es domāju, ka viss būs kārtībā.